Tu esi visa pasaule. Tu esi viss, visums pieredz sevi caur tevi. Un laikam būsi sajūtis vai sajūtusi, ka pēdējā laikā šeit kaut kas tā jumdīja, ja, un uzjumdīja uz tādām domām, ka kaut kas laikam mums jāsāk jāmaina. Kaut kā varētu pavirzīt to savu dzīves ceļu arī uz citu pusi. Nu, lūk, un tu esi šeit. Esi sveicināts vai sveicināta. Ja varbūt rodas jautājums, kā to darīt, ar ko sākt, kur iet, cik ātri iet, cik tas ir droši, cik tas būs patiesi. Un visādas tādas nianses, kuras tomēr prāts tā kā gribētu saprast, lai spērtu to soli un beidzot arī doties tādā ceļā, pa kuru tu jau sen jau gaidi, kuru tu sen jau esi gatavs vai gatava. Un šie ir šie mazie solīši. Kopā 12, jeb 12 mēneši. Izskatās, cik daudz, cik ļoti daudz, vai tiešām spējuši izturēt veselu gadu šādu ceļojumu, bet īstenībā viņš būs tik piesātināts un tik pilns, ka tu pat nepamanīsi, kā šis gads vienkārši un aizpūtīsies, aizies uz priekšu. Un katrā solītī mēs skatīsimies kaut ko konkrētu, un lai būtu tev šobrīd interesanti, tad pirmie 2 mēneši būs tieši, kas saistīti ir ar matērijas pasauli, ko tas nozīmē. Tātad attiecības, finanses, paši mēs, kā individualitātes, kur mēs esam, kas mēs esam, kā mēs jūtam, kur slēpjas mūsu drosme, kāda ir mūsu komunikācija, vecāku tēmas un tā tālāk. Tas ir viss, kas parasti ir interesantais, garšīgais, ko gribas tūlīt un tagad, un viņas te diezgan daudz. Tāpēc pirmie 2 mēneši ir visintensīvākie, kurā to arī visu apgūsim, un uzreiz ikdienā tu varēsi integrēt uzzināto un uzreiz to arī ieraudzīt un realizēt jau jaunā veidā. Kāds ir galvenais uzdevums šim ceļojumam? Tev iemācīties nolasīt informāciju, kas ir apkārt, no ikdienas situācijām un no cilvēkiem. Tā kā tu pats vai pati saproti, kā tu sūti sev informāciju, kā tava iekšējā pasaule runā caur tavu ārējo pasauli. Un šos visus knifiņus niansītus mēs mācīsimies skatīties, un pats interesantākais, kā tu nebūsi viens vai viena, īstenībā mēs esam šeit labs pulciņš ar dombiedriem, kuri ir atbalstoši un vēlas kopā izzināt šo skaisto ceļu, un tāpēc mēs visi kopā tiekamies ikdienā Telegram čatā un regulāri arī padalāmies savās jaunajās pieredzēs, atklājumos un savos iedrošinājumu soļos, ko esam spēruši, kas nebijuši viegli, bet, kā saka, par savām uzvarām kopā svinam kopējās uzvaras. Šis ir 22 enerģija ceļojums, jeb sauksim viņu vienkāršākā vārdā, tā ir dzīve. Ir mums konkrēti definējumi, bet mēs viņus pēc iespējas vairāk vienkāršosim, jo ikdienā ir jārunā ir vienkārši un lietas ir jāsaprot vēl vienkāršāk. Tāpēc šis ceļojums ir par vienkāršību, par realitāti, par to, kā tas ir, un galvenais atslēgvārds šeit būs godīgums. Bet godīgums attiecībā pret sevi, jo tev jau būs jāstrādā un jāsatiekās ar visām izpausmēm, kuras tiks nosauktas citādāk, bet reaģēsi tu ar savu godīgumu. Un tas, kas jumdīsies tev tālāk iekšā, es varu garantēt, ka viena no sajūtām tā būs nepatika vai kaut kas nepatīk, un gribēsies to visu pārst. Tas ir pilnīgi normāli. Tad tas ir jau indikators, ka tu esi uz pareizā ceļa. Jo viss vecais, kam mēs pieskaramies, ko mēs sākam cilāt, līdzīgi kā vecām drēbēm vai vecām mantām, kas ir nostāvējuši gadiem ilgi, ka mēs sākam viņus revidēt un purināt un likt pa plauktiņiem, pirmkārt ātri pazūd motivācija vai pazūd kaut kur spēks, un vienkārši esam tā, tie putekļiem jau aizaustušies, ka vienkārši tie visu laiku grib šķaudīt un vienkārši beidzot to likt visu malā. Bet tas jādara pa mazītiņam, pa mazam gabaliņam, pa solītim. Un kopā mēs to arī veiksim. Tātad Telegrama čats ir neatņemama sastāvdaļa no visa šī ceļojuma, un konkrēti pašā čatā ir sadaļa 22 enerģija ceļojums. Un te jau arī viss notiek, ja esošie dombiedri iet, bet varēs pašķirt pēc tam apakaļ un paskatīties, kādas ir bijušas diskusijas, atklāsmes un tā tālāk. Mūsu noteikums ir viens konkrēts, ka mēs viens otru nevērtējam, nenosodam, uzklausam, un ja kaut kas sakāms no savas pieredzes, par to arī padalāmies. Jo pieņemam viens otru tādi, kādi mēs esam, atšķirīgi, pilnīgi atšķirīgi, bet tā pašā laikā unikāli. Tā kā šeit tu iemantosi daudz arī paziņas, iespējams jaunus kontaktus, arī iespējams jaunu sadarbību, varbūt kādam pat arī būs jaunas attiecības, vai varbūt pat arī partnerattiecības. Tu nekad nevar zināt, kā tā dzīve ir salikusies. Tā kā šeit mēs mēģinām visi kopā iet, rakties pa saviem putekļainajiem skapīšiem un iedrošināties tajā, kā tas ceļš, tas uz nezināmo nemaz nav tik grūts, viņš patiesībā ir ļoti interesants un aizrautīgs. Viens no instrumentiem mūsu ikdienā arī būs šāda darba grāmata, kuru mēs varēsim katrs individuāli pildīt, atzīmēt, ierakstīt, izvērtēt, un pat interesantākais darbs ir strādāt ar negatīvajām izpausmēm un rekomendācijām. Tā kā šī grāmatiņa būs savu veidu tāda darba bībelīte, ar ko pat darboties, un tas galvenais nevienam nav jārāda, tāpēc, ka tās ir tavas iekšējās sajūtas, bet tu būsi ļoti pārsteigts par to, ko tu atklāsi, kad
šis saucamais godīgums sāks ar tevi runāt par visiem tiem putekļainajiem skapīšiem un tām mantām, kas tur ir iekšā. Tā kā tas ir pati tāda garšīgākā daļa pie nosacījuma, ja tu būsi godīgs vai godīgi pret sevi. Vai ir kāds konkrēts laiks dots, kura laikā tev šis viss ir jāpabeidz? Nē. Tu vari mierīgi iet savā tempā. Nemēģini ietekmēties no pārējo tempa, jo tev ir savs dzīves gājums, tev ir sava ikdiena, tev ir savi darbiņi, sava ģimene, savi cilvēki apkārt. Bet paralēli tam visam, tu droši varēsi tikt pie materiāliem, viņi nekur nepazūd, čata informācija nekur nepazūd, un tava darba grāmatiņa arī nekur nepazūd. Vārds sakot, šī ceļojumā tu esi pilnīgi pats par sevi vai pati par sevi, un arī vadīsi šo te laiku, cik strauji, cik nopietni, cik aktuāli tu visu darīsi. Bet atceries, ka mēs visi esam šeit par blakus, lai tevi atbalstītu, lai iedrošinātu, jo mēs turpināsim iet tālāk. Un no savas puses varu garantēt 100% pie nosacījuma, ja tu būsi godīgs vai godīgi pret sevi. Tavā dzīvē ienāks pārmaiņas, tās var būt no dažādām pusēm, no dažādām prizmām. Vai tas saistīts ir ar realizāciju, vai ar attiecībām, vai ar veselību, vai ar pašizaugsmi, vai ar varbūt lokācijas maiņu, attiecībām un tā tālāk. Tas var nākt no jebkuras puses, bet viņas būs garantētas. Viņas jau ir garantētas. Un patiesībā jau no pirmās dienas atkārtoju vēlreiz pie nosacījuma, ja tu būsi godīgs vai godīgi pret sevi. Tā ir maģiskā atslēga par visu šo ceļojumu. Ja tu viņu sapratīsi, ja tu viņu sajutīsi, un ja tu zinās, kā viņu izmantot, tu būsi uzvarētājs. Ja tu tomēr nezini, vai neesi vēl paspējis iepazinies, kas ir spoguļu matrica, tas nekas. Tad droši vari šo ceļojumu uzsākt arī nezinot šo informāciju, tāpēc, ka šis ceļojums ir izveidots tā, ka patiesībā tas tev jau noderēs tavā ikdienā, jebkurā sfērā, jebkurā virzienā, pat vēl nezinot, kas ir pati spoguļu matrica. To tu varēsi apgūt paralēli arī šim ceļojumam. Tā kā ļoti brīvi tu vari izbaudīt un izmantot šo informāciju par labu sev jau šodien. Lai vieglāk būtu piekļūt attiecīgajiem izziņas materiāliem, tev ir piedāvātas 3 iespējas. Tātad viena, kas ir mēneša maksājums, regulārais, tātad tu viņu var uztaisīt kā automātisko maksājumu, izmantojot maksājumu karti, vai arī rēķinu. Līdzīgi tāpat ir 2 maksājumi gadā, kas ir pusgada, un 1 maksājums gadā, kuri tu jau iegūsti pilnīgi visas tēmas, un arī mainīgās secībā iet viņām cauri, ja ir aktuāli. Un, protams, tu ietāpi jau 2 mēnešus un dabū dāvaņā šo brīnišķīgo grāmatu, lai varētu jau sākt darboties. Ļoti izdevīgi varianti. Tagad ieelpo un izelpo. Un pajautā, vai tev šis ceļojums šobrīd ir nepieciešams. Un ja šeit ietrīsēsies un atnāks sajūta, jā, ir, tad lai top un tiekamies.